Jaunākie žurnāli ir nopirkti, un mēs jau atrodamies vecrīgā Kaļķu ielā, kur atrodas Double Coffee, un līdz ar to startē arī rubrika Kafija ar zvaigzni, kas joprojām notiek sadarbībā ar Double Coffee, un joprojām sirsnīgi un lielu paldies mēs sakām Jānim Rieksteņam. Bet nu ir pienācis laiks uzzināt, kas tad šodien kopā ar mani šķirstīs jaunākos žurnālus. Un šoreiz kopā ar mani presi un žurnālu šķirstīs cilvēks, kurš aktualizēja apelīšu tēmu Latvijā. Un tā, protams, ir šova dejonos dalībniece Sarmīte Prule, 100 gadus neredzēta. Sveika, tev iet? Baigi forši, sveiki! Zini, vienmēr ir prieks satikt smaidošus, pozitīvus cilvēkus. Man arī smaida, man arī patīk. Es uzskatu, ka tā dzīve tā mums ir nedaudz pelēka, ja, un ir jāsmaida un jāpriecājas, neskatoties ne uz ko. Un es arī cenšos vienmēr kaut kur iet un vienmēr pasmaidīt cilvēkam. Tas nebūs pa sliktu, es tā domāju, vai ne? Saki, kā ir ar presi, ar žurnāliem? Sako līdz, ko raksta, par ko raksta, jeb nē? Īpaši neaizraujos, ja gadījumā iena Arvisinā nopirkt kafiju un ieraugu kaut ko interesantu žurnālu vāku, tad šeit paņem palasu, bet tā īpaši neaizraujos. Redz, šoreiz kopā ar tevi šķirstīsim Playboyu, kas jauns, protams, ir arī privātā dzīve un vakara ziņas. Un kā pirmais, tātad ir augusta Playboys, tāds ļoti sarkans, laikam sarkans, tāpēc, kad rudens lapas arī mēdz būt sarkanas. Uz vāka Zāne konkursa vasaras meitene uzvarētāja un Playboy arī politiķis, jāteic bijušais politiķis Andrejs Pantaļējevs par patiesību, Kristiānu Lībanu un varu. Šeit arī Latvijas pelnošāko sportistu tops ir arī Lato Laps un Filipīnu burvji, sliktais zēns Čārlijs Šīns. Un lūk, tātad mēs atveram žurnālu gandrīz vai vidus un skaistā meitene Playboy radio SVH un SVH plus konkursa vasaras meitene uzvarētāja. Tātad Zāne, saki godīgi, bildes patīk? Jā, viņi ir ļoti skaisti un ja ir tāds augums un tādas aprises, tad es domāju, to var droši rādīt, jā. Bet saka, vai, piemēram, uz žurnāla Playboy vāka varētu būt arī apelīte, kā tev šķiet? Protams, ka viņi varētu būt, varbūt ne tik atkailinoša, jā, bet, kāpēc ne? Ar kādu skaistu šifonu šālīti apsegusies. Bet, saka, godīgi, tev pašā nekad nav bijis kārdinājums, piemēram, atkailināties kādu žurnāla lapas pusēs? Nē, nav. Es nekad par to aizdomājusies vispār, bet, es domāju, ka nē. Bet, piemēram, ir tāds mīts, ka, ja ir ģimene, ja ir divi cilvēki, tad obligāti ir arī kailfoto. Viens otru safotografē, atzīsties godīgi. Tev ar vīru jums ir savi kailfoto. Nē, nav. Mēs neesam par to vispār domājuši. Mums pietiek ar to, ko mēs dzīvē bez foto redzam. Redzi, tev ir uz ko tiekties, kamēr citi ar to nodarbojās, tikmēr jūs ar pilnīgi citām lietām nodarbojaties. Īstenībā es vīram varētu to pateikt. Kas pēc pāris 10 gadiem paskatīties, kādi mēs bijām jauni un jā. Jā, forši. Paskatīties, kādi bijām. Skatāmies tālāk, ir žurnāls, kas jauns, tātad Žagars lepus salauzājies ar angļu draudzeni. Un, protams, ir arī Zatlāra dēls, jaunākais dēls, kurš beidzot parādījis uztetovēto tēvu portretu. Saki godīgi, kā tu izturies pret to, ka, piemēram, tu varētu uztetovēt savas mammas, jeb tēta tetovējumu uz kādas ķermeņa vietas? Nē, es domāju, tas ir stulbi kaut kādu tuvu cilvēku vai draugu, vienalga tur foto. Man ir pašai savs tetovējums, kas daļo manu mugura pusi. Bet noteikti nekādas bildes, nekādas vārdas, noteikti sev tuvinieku netetovētu. Es neatzīstu to normāli. Protams, šīs nedēļas viena no centrālajām tēmām presē, vismaz žurnālā, kas jauns, un, protams, arī internetu portālos, ir tas, kad aktrise Pļauniece kaislīgi skūpstās ar draudzeni. Viņas ir pieķertas kādā restorānā, nezinu, kas ir noticis, bet tad aktrise jau Pļauniece kādu ballīti apmeklē kopā ar draudzeni Anamiku Goldbergu. Kad svinības jau tuvojās izskaņai, abas dāmas ļāvās kaislīgiem un ilgstošiem skūpstiem. Protams, tā ir tikai šo abu sieviešu darīšana, bet kā tu izturies pret šiem kaislīgiem un ilgstošajiem publiskajiem skūpstiem? Skatoties arī žurnālā, nav jau teikts tas, ka tur ir kaut kas divdomīgs. Varbūt tas vienkārši draudzīgs skūpsts, bet tā ir katra darīšana un varbūt viņām tā patīk. Ne, man liekas, ka ir jādara tikai tas, kas patīk, vai ne? Jā, noteikti. Tikai tas, kas patīk un pašam liekas normāli.
Nu, lūk, arī ir tāds šovs, bija šovs Pelnrašķīte. Sekoja, nesakoja? Nē, nesakoju. Viņa neko nezina. Tas ir labi. Tātad Pelnrašķītei, kuru sauc, es to tūlīt pateikšu, Kristīna Tēlāne, viņai ir 22, un viņai esot romāns ar 24 gadus vecāku vīrieti, Agri Krumkalnu, viņš esot tetovēšanas mākslinieks. Šī gadu starpība attiecībām nāk par labu vai gluži pretēji kaitē? Nu, es uzskatu, ka mīlestībai nav nekādu šķēršļu, ja, un 24 gadi it kā varētu būt pa daudz, bet, nu, varbūt viņš viņai kā tēva vietā arī, es daļēji domāju. Tomēr vecāks pieredzējis vīrietis, kāpēc gan nē? Jaunai meitenei vienkārši ir no kā mācīties. Jā, noteikti ir no kā mācīties. Varbūt arī otrādi. Mēs jau nevaram zināt. Mēs tiešām to nemaz nezinām, un ir arī žurnālā kas jauns par Donu. Dons bez laulības gredzena. Nu, tad viņš ir precējies ar Liliju, bet nenēsā laulības gredzenu. Tu nesā starp citu laulības gredzenu? Jā, un vienmēr, tad, kad man bija periods, kad es biju pēc šova nometus tos liekos kilogramus, tad es gan kādu laiku nenēsāju, jo man viņš bija pa lielu, bet, protams, uzreiz, kā es uztaisīju, viņa mazāk samazināja, tā uzreiz uzlika. Bet, nu, tā akala katru darīšana, bet varbūt viņam kaut kas ir aiz ādas, es nezinu. Visu laiku mums ir. Cerams, ka nē, nedrīkst tā, vajag nesāt gredzenu. Žurnāls Privātā dzīve uz tātad vāka ir Žagars, atkal Žagara trešās kāzas meitene, kas dzied ar prāta vētru. Tātad šo piekdienu Rīgā centrālais notikums būs grupas Prāta vētra koncerts. Tev patīk grupa Prāta vētra? Nē, esmu fans, bet klausīties var. Kāpēc tu neesi fans? Man liekas, ka Latvijā gandrīz visi fano par šo grupu. Nē, man patīk, un es arī kā vienreiz minēju, kad šī grupa ies leģendā, jā, un viņiem ir tiešām foršas dziesmas, bet tā, ka es baigi fanoju, tā nav. Nu, lūk, starp citu, šova dejonos dalībniece dodas medus mēnesī Rīgas Doma baznīcā. Jāvārdu viens otram teikuši deju choreogrāfe Vita Jaraščuka. Atceries tādu? Jā, atceros, protams, Raimondu. Nu, redzi, un viņi tagad ir iesturējusi laulības ostā ar Tomāsu Sulaicānu. Viņi tagad ir arī pārgājusi vīru uzvārdā, audzina, ja nebaldos, audzina meitiņu. Nu, ko, novēl kaut ko? Jā, novēl visu to labāko, tikpat stipru laulību, kā ir man. Jā, mīliet viens otru, un viņiem, es skatos, burvīgs bērniņš arī piedzimis. Nu, protams, visu to labāko, saticību, mīlestību, daudz naudas, slavu. Bez naudas un slavas patiesībā mierīgi var iztikt, bet tātad šeit ir arī Pļaviņa izdzīvošanas komplekts, pludmales volejbolists Mārtiņa Pļaviņa izdzīvošanas komplekts. Saki, bez kā tu ikdienā nevari, kas obligāti tev vienmēr ir līdzi? Lūpu krāsas spogulītis. Tas ir pats galvenais, maks nauda. Atkal mēs atgriežamies pie naudas, pie slavas. Nē, nu tu saki, ka naudai nav nozīmes. Naudai ir nozīme, tikai vajag pareizi viņu tērēt. Vai ne? Pamācīs. Citā reizītē, ja? Vajag ilgi būs viss. Nu, labi. Es vienkārši ļoti esmu liels ekonomists. Es ļoti ekonomēju parasti es māku iekrāt naudu. Arī, ka viņas nav. Esmu ļoti mazs ekonomists. Tātad ir arī brīvdienas žurnāls, kas jauns, bet brīvdienas žurnāls Vakar ziņas. Pauls Zelta kāzas nosvinējis Dziļos laukos, kur tu gribētu svinēt savus zelta kāzas? Laikam tas būs banāli, bet noteikti es gribētu savākt pašus tuvākos draugus un, protams, mammu un kaut kur noteikti siltajā pusē, kaut kur eksotiskajā pusē pie palmām. Šeit ir arī par sportistiem rakstīts, bet vai tu seko līdz olimpiskajām spēlēm? Nē, es zinu tikai, ka ieguvām zelta medaļu, bet nav laika skatīties. Nebija laika vienkārši un tik, cik vīrs noinformēja kaut ko ātrumā. Nu, tā ātrumā mēs esam izskrējuši cauri šīs nedēļas aktuālākajiem žurnāliem, aktuālākajām tēmām. Kas tev ir aktuāls? Burleska joprojām ir aktuāla? Jā, protams, burleska ir aktuāla. Tur es joprojām atrodos un strādāju. Un tagad mums vispār ir plānā izbraukt ārpus Latvijas, koncertēt. Protams, nodarbojos tāpatās ar dejošanu. Un tagad vasaras periodā arī vadu apalītēm, deju nodarbības. Viss ir super. Nevar sūdzēties. Es zinu, ka burtiski uz šo filmēšanu tu ieradies no citas filmēšanas. Jā, man atkal ir tāda lieliska iespēja piedalīties televīzijas raidījumā Gandrīz ideāls vakariņas, jā, ko mīļie skatītāji redzēs no 17. septembra sākot. Ir forši vakar bija pirmās vakariņas. Kas ir tavi kompanjoni?
Tā. Mums ir Māris Šveiduks, Atsa Ozāns, Viola Brāmova Mailīte, no jātniekiem Anita Volmane. Anita Volmane un es. Ar to arī pilnīgi pieteikt. Runājot par apelītēm, vai šī tēma ir pilnībā izsmelta, vai tomēr kādreiz pie tā varētu arī atgriezties, ja kas ir bijis, ir jādomā uz priekšu? Nē, noteikti mēs atgriezīsimies kopā ar Jekaterinu. Mēs plānojam liels plānus. Šogad vispār mums bija padomā viens projektiņš, bet nedaudz mums tur nesanāca ar laikiem un tā. Protams, nākotnē viss vēl būs, tikai mēs vēl bliezīsim augšā. Bet saki, šīs te apelītes, tu vadi arī deju studiju, viņas tā aktīvi nāk uz nodarbībām, viņas ir atsaucīgas? Jā, tā kā mums augustā ir uz mēnesi esam atvaļinājumā, tad vienīgā grupa, kas pastāv, tā ir apelīšu grupa. Jā, viņas nāk un arī redzēt, ka cilvēki grib un cenšas un ir pozitīvi noskaņots, viss ir čikiniekā. Es zinu, ka tas ir tāds varbūt pat netaktisks jautājums, bet kā tev pašai ar šo te svaru, kā tev viņi izdodas saglabāt? Protams, ir jāievēro, jāskaita kalorijas, bet svētdienās es atraujos. Tu atraujies pie stangas? Nē, es aktīvi dejoju 2 reizes nedēļā un no rītiem mēdzu nobraukt 40 km ar riteni. Jā, to es daru. Es tev apsveicu ar visu to, ko tu dari, un redz, kā mēs aktīvi sakojam līdzi, ko tu dari, un ik pa laikam mēs ar tevi satiekamies, un es gribu teikt lielu paldies, ka šoreiz bija kopā ar mani, un atgādinu, ka mēs presi joprojām skatāmies ar Double Coffee atbalstu, tiekamies pēc nedēļas, bet ja kas, visu jūs varat redzēt, mūsu varoņus varat apskatīt, paklausīties www.vipi.lv sadaļā Vipi TV. Nu gan, atā!